Pārstāv patērētāju tiesību aizsardzības centru un īsumā izstāstīšu par prasībām pašiem saules paneļiem un nedaudz ieskicēšu arī kādi ir pakalpojumu sniedzēju šie pienākumi un ieteikumus arī patērētājiem. Tad neliels saturs. Tātad īsumā par normatīviem aktiem, kas ir piemērojami saules paneļiem, par ražotāju importētāju pienākumiem, par atbilstību apliecinošiem dokumentiem, preces marķēšanu, marķējumu piemēriem, pakalpojumu sniedzēju pienākumus un patērētāju tiesībām nedaudz, sniedzot pāris šādus ieteikumus. Pa lielam saules paneļi, tās ir elektroiekārtas, uz kurām ir attiecināmi iekārtu elektrodrošības noteikumi, iekārtu elektromagnētiskā sadarības noteikumi, noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumu elektriskajās un elektroniskajās iekārtās, kā arī daudzām elektroiekārtām papildus nāk arī ekodizaina un energomarķējuma šīs te prasības. Nu, lūk, un, kā jau es teku, tad šie te minētie normatīvu aktu regulējums aptver plašu preču klāstu, līdz ar to šajos noteikumos netiek pateikts konkrēti, kādas preces ir attiecināmas, bet ir noteikts šī definīcija ierīce, kas aptver plašu amplitūdu, uz ko šīs te preces varētu būt attiecināmas. Un uz saules paneļiem ir attiecināmas prasības, kas ir noteiktas 209. noteikumos, kas ir iekārta elektrodrošības noteikumi, un iekārta elektromagnētiskās sadarības noteikumi, kas ir noteikti ministruma noteikumos numur 208. Un galvenais iemesls, kāpēc saules paneļi ietilpst zemsprieguma elektroiekārtu direktīvas darbības jomā, ir tas, ka tie tiek ieslēgti līdzsravas sistēmā pie 750 voltu sprieguma, un neskatoties to, ka vienā panelī ir apmēram 42 volti līdzspriegumu, bet tos izmanto sistēmā ar daudz lielāku spriegumu. Tieši šis nominālais spriegums arī nosaka, kuras direktīvas tiek piemērotas, un tas nozīmē, pat ja tos pārdotu atsevišķi, uz šiem te paneļiem ir attiecināms arī iekārta elektrodrošības noteikumi, kas ir aptverti 29. noteikumos. Pamatā saules paneļiem ir attiecināmi 61730 sērijas standarti, kuros ir aptvertas šīs te būtiskās prasības saistībā ar preces marķēšanu, arī ir aptvertas prasības par konstrukciju un būtiskajām prasībām, kuras ir jāizpilda paneļiem attiecībā no to pielietojuma. Vēl pāris standartu sērijas, kas ir piemērojamas saules paneļiem. Šeit ir jau aptvertas specifiskākas prasības atkarībā no pielietojuma. Un arī ir iekļautas dažādas arī testa procedūras, kā šos te saules paneļus ražotājiem ir jāpārbauda pirms tos laist tirgū. Tātad attiecībā uz ražotāju importētāju pienākumiem, tātad, lai nodrošinātu, ka preces ir drošas un tās drīkst izplatīt Eiropas Savienības tirgu, pirmām kārtām ražotājs veic iekārtas atbilstības novērtēšanu, tad sagatavo un izstrādā iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas pierāda atbilstības novērtēšanas veikšanu. Katrai iekārtai piestiprina C atbilstības marķējumu, tādējādi apliecinot, ka prece atbilst visām drošuma prasībām, uzņemoties par tām atbildību, sastāda atbilstības deklarāciju, kurā norāda informāciju par preci, tās ražotāju, atsauc uz piemērojumu standartiem un citu informāciju, kas ir prasīta attiecīgajos normatīvajos aktos, un pievieno instrukciju un drošuma informāciju valsts valodā. Tātad ražotājiem, tāpat kā importētājiem, pirmām kārtām veicot šo te preces importu, ir jābūt pieejamai atbilstības deklarācijai, jābūt pieejamam tehniskajam failam, jābūt pieejamiem testēšanas pārskatiem un pēc tam jau, kad lai šo te preci tirgu, arī lietošanas uzstādīšanas instrukcijai. Tehniskajā dokumentā
ir iekļauta informācija par produktu projektēšanu, ražošanu. Šajā tehniskajā dokumentācijā tiek norādīta jebkura sīkāka informācija, kas apliecina produktu atbilstību piemērojamiem prasībām. Un tehniskā dokumentācija ir vajadzīga, lai pierādītu, ka produkts atbilst pamatprasībām un tādējādi izmantojama, lai sagatavotu atbilstības deklarāciju, kā arī šī dokumentācija ir nepieciešama, lai varētu uzlikt CE zīmes marķējumu. Tehniskajā dokumentācijā jābūt iekļautai vismaz šāda informācija. Tātad sākumā tiek iekļauts īsts produkta apraksts, tālāk identificējamie elementi, tādi kā sērijas numurs, partijas numurs, tips. Noteikti jābūt informācijai arī par tās lietošanu, respektīvi lietošanas pamācība, jeb instrukcija, jābūt norādītiem tehniskiem standartiem, ir tikuši ņemti vērā preces ražošanas procesā un testēšanas rezultātiem. Saistībā ar atbilstības deklarāciju, tātad atbilstības deklarācija ir dokuments, kuru ražotājs sastāda pa lielam brīvā formā, bet tajā ir obligāti iekļaujamā informācija, kas ir noteikta vai nu tātad mums ir ministra noteikumos vai direktīvā, no kuras ir pārņemti šīs te prasības. Un labajā pusē ir 2 certifikāti, kurus ir izdevusi laboratorija, un vienkārši vērš uzmanību, ka atbilstības deklarāciju pats galvenais sastāda preces ražotājs, nevis laboratorija. Tālāk turpināsim ar preces marķēšanu. Uz visām elektroprecēm ir jābūt informācijai par preces ražotāju vai ražotāju un importētāja. Ir darīta pieejama no 3. valstīm. Uz preces ir jābūt informācija, kā sazināties ar šo te ražotāju un importētāju. Tām ir jābūt identificējumām, uz tām ir jābūt norādītam tipam, partijas vai sērijas numuram. Un vērš uzmanību, ja elektropreces to izmēra dēļ, un tikai un vienīgi izmēra dēļ, šo informāciju nav iespējams izvietot, tad ir pieļaujams pievienot kādā no pavadu dokumentā, bet, ja mēs runājam par saules paneļiem, saules paneļi ir pietiekami liela, lai šo informāciju izvietotu datu plāksnē. Lūk, un noteikti ir jābūt arī pašam galvenajam šim te C atbilstības marķējumam. Tam ir jābūt salasāmam, neizdzēšamam, un lielākoties saules paneļiem tas tiek izvietots vai no uz datu plāksnes, vai no uz speciālā marķējuma. Un ir jābūt, kā jau visām elektroprecēm, pievienotai arī lietošanas instrukcijai un drošuma informācijai valsts valodā. Tātad papildus pamatprasībām attiecībā uz saules paneļu marķējumu jābūt norādītiem arī dažādiem tehniskiem parametriem, tādiem kā maksimāla sistēmas sprieguma vai pret elektriskās strāvas trieciena klase, spriegumam atvērtā ķēdē. Noteikti nāk klāt uz saules paneļiem vēl dažādi šie te drošuma simboli, kā piemēram, kad šo te saules paneļu sistēmu nevar atvienot tad, kad tā ir zem slodzes, un strāvas lielums izslēgumā vai citi marķējumi atkarībā no tā standartu, kuru ražotājs ir izmantojis savā ražošanas procesā. Tagad būs 2 ļoti neatbilstoši saules paneļu etiķešu marķējumu piemēri. Mēs jau šeit varam redzēt, ka trūkst informācija par pašu ražotāju, nav informācijas, kā sazināties ar šo te ražotāju, nav informācija par pašu modeli. Principā pēc šādiem etiķeču marķējumiem ir ļoti grūti pateikt, kas ir šo paneļu ražotājs, līdz ar to jebkura dokumentācija un dokumenti, kas tiks pievienoti, viņi nevarēs būt attiecināmi uz konkrētajiem paneļiem.
Nedaudz par to informāciju, kurai jābūt iekļautai pie elektroinstalācijas apraksta. Tātad ir noteikti jābūt kā minimums pievienota informācija par minimālo kabeļu diametru, kas paredzēta elektroinstalācijai, ir jābūt informācijai ar kaut kādu par ierobežojumiem, kas attiecas uz paneļu sadales kārtību. Jābūt informācijai arī par dažādām šīm te uzstādīšanas situācijām un ierobežojumiem, kā piemēram slīpums, montāžas līdzekļi, kam ir jābūt izmantotai dzesēšanai, un noteikti jābūt arī informācijai par savienotājiem un savienotāju veidiem, tā skaitā tipiem un ražotājiem, kuriem konkrētos savienotājus var savienot kopā. Un pats svarīgākais vienmēr mēs atceramies, kad šī prece ir identificējama, viņa ir marķēta atbilstoši, ir atbilstības marķējums, C-zīmes marķējums, ir šai precei pievienot atbilstību apliecinošie dokumenti, un tie ir attiecināmi uz konkrēto iekārtu. Šos te dokumentus, atbilstību apliecinošos dokumentus, atbilstības deklarāciju ir izdevis preces ražotājs, un šī te iekārta ir marķēta un nodrošināta ar visu nepieciešamo, nodrošināta visiem nepieciešamiem brīdinājumu simboliem, un ir arī pievienota lietošanas uzstādīšanas instrukcija, kas ir svarīgi. Patērētāja tiesība aizsardzības centra mājaslapā ir izveidota arī pašpārbaudes lapa saules paneļu importētājiem, lai varētu izvērtēt pievienotā pavadu dokumentu atbilstību tām prasībām, kas ir šobrīd spēkā. Ja? Un tagad druscīt nedaudz ieskicēšu arī par pakalpojumu sniegšanu un patērētāju tiesībām. Tātad atgādināšu, ka patērētāja tiesība aizsardzības centrs uzrauga praktiski visas nepārtikas preču jomas, izņemot ķīmiju, kosmētiku un medicīnas preces. Ja? Tātad pirms saņemt kādu pakalpojumu, mēs vienmēr aicinam izpētīt dažādus piedāvājumus. Patērētājiem ir tiesības iegādāties drošas preces un pakalpojumus, un šīm te precēm un pakalpojumiem ir jāatbilst savas kategorijā noteiktajiem standartiem. Attiecībā uz preču un pakalpojumu drošumu likumu, tad šis ir viens no svarīgākajiem normatīviem aktiem, kas nodrošina patērētāju tiesības uz drošām precēm un pakalpojumiem. Un šī likuma mērķis ir panākt, lai preces un pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tirgu, nerada nekādu risku cilvēku veselībai un mantai. Un attiecībā uz saules paneļu uzstādīšanas pakalpojumu var iegādāties gan no pašiem saules paneļu ražotājiem, gan arī no dažādiem specializētiem uzņēmumiem. Un izvēloties šādus pakalpojumus, mēs aicinām pārbaudīt paneļu ražotāju, pakalpojumu sniedzēju reputāciju, izvēlēt uzņēmumus ar pieredzi, kuriem ir pieredze uz šo saules paneļu uzstādīšanā, pārbaudīt un paskatīties, izvērtēt, piedāvāt to pakalpojumu kvalitāti, respektīvi izpētīt atsauksmes par šo te paneļu uzstādītāju un viennozīmīgi arī pievērst uzmanību cenai. Vienmēr pārbaudīt čeku un garantijas noteikumus, pārbaudīt atsauksmes un reitingus, izvēlēties drošus maksājumu veidus. Gadījumā, ja kādreiz kaut kas nesanāk, mēģināt sākumā vienoties ar šo te pakalpojumu sniedzēju pārdevēju, un ja neizdodas atrisināt problēmu ar šo te pārdevēju, kādas tad ir tās patērētāja tiesības un iespējas. Un patērētājam ir vērsties ar pretenziju, tātad šo pretenziju var pieteikt 2 gadus, ja,
sākotnēji ir jāvēršās pie preces pārdevēja, noteikti ir jābūt šim te čekam, jeb darījuma apliecinošam dokumentam, un pēc šīs te pretenzijas pieteikšanas pārdevējiem ir pienākums 15 dienu laikā sniegt atbildi. Un, tad kaut kas nenostrādā šī te komunikācija, tad vienmēr patērētājiem ir tiesības vērsties arī patērētāju tiesību aizsardzības centrā ar sūdzību un sūdzību, jā. Tātad pārdevējs un pakalpojums sniedzējs ir atbildīgs par jebkuru preces iegādes dienā eksistējošu neatbilstību un jābūt definētai šeit neatbilstībai. Un šo te neatbilstību pakalpojumu sniedzējs vai pārdevējs, tātad eksistē vairākas iespējas, var šo te preci neatbilstošo, kad ir pierādīta šī te neatbilstība, mainīt, var piedāvāt kādu no iespējām tādu kā cenas samazinājumu, ir iespēja šo te preci remontēt, sliktākajā gadījumā, ja galīgi nesanāk ne samainīt, ne saremontēt, tad patērētājiem tiesības saņemt naudas atmaksu par preci. Principā tas bija īs ieskats par pašām prasībām saules paneļiem, kā elektroprecēm, un neliels ieskats arī patērētājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kādas ir viņas iespējas, tiesības un pienākumi. Paldies!